Labdien, brīnišķīgās! Es sākšu ar zinātnisku eksperimentu. Kura no jums kādreiz mūžā ir uzlaikojusi sev jaunu kleitu? Lūdzu, paceļam rokas, lai mans roku mērītājs var jūs saskaitīt. Redzu, 99%. Viens nav vai viens nobijās. Tagad, kura no jums kādreiz ir piemērījusi sev jaunu amatu vai uzņēmumu, kurā jūs grasaties strādāt? Droši, droši? Burvīgi. Mazliet mazāk, bet atkal gandrīz 90%. Un tagad pavisam intīms jautājums, kas prasīs jums būt gan drosmīgām, lai atbildētu. Kura no jums kādreiz ir piemērījusi sev jaunu uzvārdu? Savu klases simpātijas, vai varbūt jaunā drauga, vai šī brīža mīļākā uzvārdu? Redzu, jūs esat fantastiski. Es domāju, ka tā būs varbūt 1/3 vai puse. Nē, tas ir vairāk kā puse. Un starp citu, tiem puišiem ar to skaisto uzvārdu ļoti bieži tiek doti papildus bonusi nākošajās attiecībās. Taču es neieteiktu ar to aizrauties. Un zināt, kādēļ? Un kā es pie tā nonācu? Katrs cilvēks dzīvi iesākot iegūst savu personu vārdu. Piemēram, Līga. Viņš iegūst arī savu dzimtes vārdu. Piemēram, Priedīte. Vēl saka Priedīšu Līga, lai akcentētu to, no kuras dzimtes nākam. Tik tālu viss liekas brīnišķīgi. Taču tieši šeit sākas mans sievišķīgais stāsts. Jo vīrietis ir tas, kas šos abus savus vārdus saglabā visu savu mūžu, no pirmās dzīvības dienas līdz pēdējai. Kā tādu savu personības identitātes kodu, kā savu es. Kas notiek ar mums, sievietēm? Mēs paturam sev tikai savu personu vārdu. Es esmu Anete. Starp citu, bērnībā man ļoti nepatika mans vārds. Es savā apkārtnē biju praktiski vienīgā Anete. Un visi, kas mani sauca, ļoti bieži jauca un sauca par Anitu. Vai Annu, vai kaut ko citu plašāk izplatītu. Taču es gana spītīga esmu bijusi visos laikos un principā neatsaucos uz šiem svešajiem vārdiem. Tad vienā brīdī es uzzināju, ka pasaulē ir vēl otra Anete. Raimonda Paula meita. Un tad es sapratu, tā mēs tādas uz planētas esam divas, tā tad īpašas. Protams, šodien ar gandarījumu, ar lepnumu nesu savu vārdu. Taču tikko pieradusi pie savu vārdu un uzvārdu kā savas identitātes salikuma, es nonācu fantastiskā dzīves brīdī - laulības. Laulības mums sievietēm ir raksturīgas ar to, ka mēs ļoti bieži šo vienu savu pusīti, dzimtas uzvārdu atdodam. Vakardien Meļko, šodien Bilzēna, rītdien, cerams, joprojām Bilzēna. Es tagad aicinātu jūs atceraties to brīdi, kad jums bija jāpieņem šis lēmums par uzvārda maiņu. Tās emocijas, tās sajūtas nosaucot sevi jaunajā salikumā. Atcerējāties? Es atceros ļoti skaidri. Ja paskrubina nost to mīlestības un laimes hormonu, manī bija palikusi nedrošība un ārpus komforta zona. Jo es tikko kā biju pazaudējusi kaut ko sev ārkārtīgi nozīmīgu, ļoti ilgi piederējušu. Agrs pavasars, pirms vairāk nekā 20 gadiem. Mēs ar manu topošo vīru
ieejam dzimtsarakstu nodaļā, lai iesniegtu pieteikumus laulībām. Viņš aizpilda pieteikumu gan ātri. Es tur pie pieteikuma sēžu jau vairāk kā pusstundu. Un mana roka ir sastingusi pie vienas ailītes. Pēclaulību uzvārds. Es it kā pirms tam biju domājusi par to un pilnīgi savā galvā iedomājusies, ka atbilstoši tradīcijām valstī es pēc laulībām pieņemšu vīru uzvārdu. Taču šajā brīdī, kad man tas ar savu parakstu uz tās anketas bija jāapliecina, es iesprūdu. Mana roka nekā nevarēja uzrakstīt šo jauno uzvārdu kā manu dzimtas uzvārdu uz mūžu. Minūtes nāca un gāja. Ar acu skaktiņu es pamanīju, ka mans vīrietis, kurš visu laiku mierīgi bija sēdējis uz soliņa un gaidījis mani, ir piecēlies kājās un sācis nervozi staigāt pa uzgaidāmo telpu. Es nezinu, ko viņš tajā brīdī padomāja. Varbūt to, ka es vispār apšaubu šīs laulības. Laiks tikšķēja, minūtes gāja, un tad es izdarīju to. Es aizžmiedzu acis iekšēji un uzrakstīju savu jauno uzvārdu. Vīra uzvārdu. Kā savu visas dzīves, nākošās dzīves jauno uzvārdu. Ziniet, tieši tik dramatiski es atceros to brīdi un tās sajūtas pirms 20 gadiem. Tieši tāpēc man ļoti patīk viena no Latvijas spēcīgākajām tradīcijām – svinēt vārda dienas. Jo vārds ir vienīgais garantētais īpašums. Mājas, somiņas, kleitas, vīri – tie visi nāk un iet. Taču vārds ir vienīgais, kas garantēti mums pieder no dzīvības pirmās dienas līdz pēdējai. Starp citu, paši taču zinat, kā toreiz pirms Facebooka laikos vārda dienās apsveikumus un ziedus saņēmām daudz vairāk nekā dzimšanas dienās. Un vēl tie fantastiskie vārda dienu viesi, kas ir neatraidāms lielums, jo viņi vienīgie var ierasties bez uzaicinājumu, un mēs viņus nevaram atraidīt. Tādēļ mans lūgums, sākot no šodienas, piedomāt pie vārda dienām un stiprināt šīs tradīcijas un svinēt vārda dienas. Jūs atceraties, pašos sākumos es sāku ar dzimtas vārdu – Priedīšu Līga. Šodien Bilzēnu Anete esmu es, un man ļoti patīk. Taču ar uzvārda maiņu nekas vēl nebeidzas. Mēs turpinām sevi meklēt, un ļoti bieži mēs sevi atrodam uzņēmumā, kurā tajā brīdī strādājam. Ar laiku mēs sākam loģiski uzskatīt, ka uzņēmuma zīmolvārds ir mūsu uzvārds, kā mūsu identitāte. Anete Kolonna, Anete Porsche, Anete Rīgas zoodārs. Jūs gribat tam pierādījumu? Paņemat savus telefonus un paskatieties kontaktu sarakstos, cik daudzi jums ir ierakstīti tieši tā, ar vārdu un ar uzņēmumu. Es pati zinu, ka es daudziem tāda esmu, jo tad, kad mēs satiekamies pēc ilgāka laika, tad viņi saka, hei, redz, kāds tev tagad ir uzvārds? Labi, tam nav nozīmes. Galvenais, kādā uzņēmumā tu esi, un atkal ir mans vārds un mans uzņēmums.
Protams, ļoti interesanti, vai mūsu identitāte, mūsu kādu no personības šķautnēm šādos brīžos, nomainot uzņēmumus, arī pamainās. Taču ir vēl viena interesanta lieta, un tā ir iespējamajā līdzībā, kura ir samērojama starp piederību dzimtai un piederības sajūtu uzņēmumam. Es pati savu sabiedrībā zināmo personību esmu izveidojusi caur aktivitātēm biznesā. Mans trumpis vienmēr pieņemt visus trakākos izaicinājumus. Un, kā jau teicu, jo trakāk, jo labāk. Taču tieši tas dod man to iespēju kaut ko jaunu uzzināt, izdarīt vairāk, iegūt kaut ko un dot. Esmu analizējusi arī savas pārējās lomas. Un tagad savā 50-niekā varu skaidri un droši teikt, jā, māte, draudzene, ģimenes pavards, vaļasprieki, sabiedriskā aktivitāte, tie vienmēr ir bijuši rindā pēc tam. Vislielāko savu laika, resursu un domu ieguldījumu es esmu ielikusi savā darba dzīvē. Tas ir labi vai slikti, jūs jautāsiet? Un kā jūs paši domājat? Tad iedomājieties agrā vasaras rītā zirnekļa tīklu pļavā, kas ar mazām rasas pilītēm spīguļo saulē un pieķēries ar ļoti daudziem saskarsmes punktiem pie šīm smilgām. Tad šie saskarsmes punkti ir tās mūsu lomas dzīvē. Vai viņas visas ir vienlīdz stipras, vai viņas visas ir vienlīdz noturīgas ilgākā laikā? Noteikti ne. Tagad padomājiet katra no jums. Uzzīmējiet savu zirnekļa tīklu, jo jūs esat tā zirneklīte, kura vij savu lomu tīklu savā personīgajā dzīvē. Kuras ir tās lomas, kurās jūs sevi vēlētos redzēt? Un par cik procentiem? Un turpat otrs tīkls blakus. Kuras ir tās lomas, kurās jūs dzīve realitātē ir ielikusi? Tad šī atšķirība starp reālo un vēlamo ir tas jūsu šī gada uzdevums, kur ar sevi strādāt. Bet ir vēl viena interesanta šķautne, un tā savukārt iezīmē to brīdi, ko var salīdzināt ar emocionālu šķiršanos no dzimtas uzvārda un ar aiziešanu no darba, ar šķiršanos no uzņēmuma zīmola. Sākotnēji es nemaz nepamanīju, ka durvis biznesā vēru nevis es, bet mans uzņēmuma zīmols, kuram es piederēju tajā brīdī. Un tikai pēc pirmās nopietnās darba šķiršanās situācija bija gana nopietna un priekš manis personīgi gana traka. Mani, Aneti, kā Aneti, neviens biznesa vidē nekur neaicināja. Es biju pieradusi dažādās interesantās konferencēs, vidēs, pasākumos piedalīties, taču neviens neaicināja. Grasījās notikt gada bankas balle. Jā, Save the Date jau bija atrunāts, taču ielūgumu es kā nesaņēmu, tā nesaņēmu.
Es tur biju pieradusi tikties ar sev pazīstamiem, brīnišķīgiem cilvēkiem. Mēs apmainījāmies ar gada laikā sasniegto, ar gada laikā padarīto. Iekšēji panika. Kā? Manis tur nebūs. Kapa klusums no organizatoru puses. Un es saprotu. Es esmu novilkusi to žaketīti, kas man tajā brīdī vēra durvis. Protams, arī nākošajos gados ir bijuši daudz šādu gadījumu, taču ar laiku šīs žaketītes es nomainīju jau daudz vieglāk. Un atkal jutos iedvesmota un piederīga jaunam uzņēmumam. Taču paralēli es jutos arī jau daudz stiprāka kā Anete, kā personība. Ar gadiem mana atziņa ir tā, ka nav nozīmes tam, kādos uzņēmumos, kādos kolektīvos vai kādos grupējumos mēs esam. Nozīme ir tikai tam, kas esam mēs paši. Homo sapiens gan ir bara dzīvnieks. Un es, un droši vien arī daudzas no jums, meklējot savu identitāti, meklējam piederību noteiktam baram. Ģimenei, darbam, draugiem, korim, piemēram. Taču ar gadiem mēs saprotam, ka vērtība esam tikai mēs paši. Mēs nokritam nost visas šīs birkas un palieku tikai es ar to, ko es esmu izdarījusi. Kā no kalna ripojošs akmens, kas ir vērtība pats par sevi. Un tikai viņa atstātais nospiedums ir viņa sasniegums.